Namaste, manas skaistās jogas dievietes un dievi. Esmu priecīga jūs sveikt šeit, Ieva Joga YouTube lapā, kurā novembra mēnesī es vēlos jums dot papildus uzdevumus jūsu jogas ikdienas praksei. Es zinu, ka mēs jogojam 2 reizes nedēļā, otrdienās un ceturtdienās 6 vakarā pēc Latvijas laika, un es redzu, cik jums ir lieliski rezultāti. Es zinu, ka jūs gribat būt vairāk uz jūsu paklājiņa un iegūt labākus fiziskos iegūmus jūsu ķermenī. Jūs vēlaties iegūt mieru un vairāk satikt, kas te jūs tādas īsti esat un iepazīties ar sevi daudz dziļāk. Un tieši tā ir jogas prakse. Tāpēc es novembrī nolēmu dot jums mazus mājas darbus. Tā kā šodien mums būs Hanumanāsana, kas ir špagats, tad špagatā mēs tāpatās vien neieejam. Un 1 stundas iesildīšanās, manuprāt, nav gluži pietiekoši. Tam ir jāvelta lielāks laiks, lai mēs ieietu šajā brīnišķīgajā asanā iekšā ātrāk. Tieši tāpēc jums būs šis mājas darbs, neliels iesildīšanās un praktizējot šo mazo flowu katru dienu, jūs varēsiet ātrāk ieiet Hanumanāsanā un iegūt savu skaisto splitu. Nu ko, esam gatavas sākt? Tātad atceramies, ka tas vienmēr, kā smagas āsanas, mēs taisam tikai ar pamatīgu iesildīšanos. Hanumanāsana ir diezgan jebšu splits, jebšu špagats ir diezgan spēcīga āsana. Līdz ar to atceramies izmantot mūsu jogas ierakstus un iesildīt mūsu iegurņus, iesildīt mūsu locītavas un mūsu muskuļus, un tikai tad mēs darām. Šis ir tāds mājas darbs, lai jūs varētu spēcīgāk sagatavoties, lai jūs varētu nostiprināt un vairāk atvērt savu iegurni, jo špagatam mums ir jāatver iegurnis. Nu ko, esam gatavi sākt mājas darbu? Sākam. Tātad mājas darbā mēs vienkārši iesildīsimies pigeon pose, jeb baloža pozā. Baloža poza ir tā poza, kura jums īsti daudziem raisa vaļā dažādas emocijas. Jums nāk raudieni, jums nāk dusmas, jūs gribat izbēgt, jūs gribat aiziet prom. Bieži vien jūs saprotat, jūs dusmojaties uz manīm, bet tās nav dusmas, kas vērstas ir uz manīm, bet tās ir dusmas, kuras nāk no jums ārā. Tas ir tas, kas mums slēpjas muskuļos, tas ir tas, ko es jums stāstu jogas nodarbībās. Un, lai mēs varētu ieiet mūsu splitā un iegūt viņu skaistu, mums ir jāstrādā tieši ar baloža pozu, kas ir ļoti spēcīga un bieži vien nepatīkama. Atcerēsimies to, ka mēs baloža pozā iesim solīti pa solītim, solīti pa solītim, solīti pa solītim. Un šodien būs pirmais jūsu mājas darbs. Nu ko, sākam. Izejošā poza mums ir galda poza. Pirmais atveram mūsu plaukstas, tā, lai tiešām tur ir pietiekoši daudz vietas starp pirkstiem. Mazais pirkstiņš skatās uz jogas matrača ārējo malu, zeltnesis uz jogas matrača stūrīšiem, vidējais uz malu, rādītāja pirksts uz malu, īkšķīši viens uz otru. Pirmais nomēram, lai mūsu locītavas, elkonis un plecs ir vienā līmenī, mūsu ceļgali un gurni vienā līmenī. Arī elpu aktivizējam mūsu kāju pirkstus, hops, iespiežam viņus iekšā grīdā, un arī elpu lēnām ceļam gurniņus uz augšu, varam paiet solīti atpakaļ, lai mēs ieietu kārtīgi skaistā sunī ar skatu uz leju šeit. Paspiežam sevi uz leju, mēģinam piespiesti mūsu celīšus pie zemes. Ielpa un sagatavojam sevi baloža pozai. Dziļa ielpa. Ar izelpu saliekam mūsu pēdas kopā, nākam kalna pozā.
Ieelpa un izelpa, ar nākošu ieelpu skats uz priekšu, ar izelpu ieliecam labo ceļgalu, labo celīti liekam klāt pie labās rokas. Nolaižam mūsu kreiso ceļgalu uz zemes, nolaižam pēdu uz zemes, hops, apsēžamies šeit, nolaižam gurniņus uz zemes. Šeit svarīgi ir, lai mūsu roka un ceļgals ir vienā līmenī, ok? Ko mēs te darām? Iesildošā poza, mūsu papēdes ir pie gurniņiem. Ja mēs jūtam, ka hops, mēs esam kaut kā šādi. Mūsu kreisais gurniņš ir augšā. Ko mēs izdaram? Mēs varam paņemt vai nu bloku, vai nu pledu, vai nu kaut ko paliekam zem labā gurniņa. Svarīgi, lai mūsu abi gurniņi izlīdzinās. Tas ir pats svarīgākais. Jo, ja mēs iegūstam šādu šķību pozu, mums nekāds iegūms no jogas prakses nav. Mēs tikai vēl vairāk sabojājam savu ķermeni. Nu ko, ar ieelpu plaukstas spiežam paklājiņā un tagad dziļa ieelpa krūši, kurvis mums iet uz priekšu, skats uz augšu. Ar izelpu lēnām liecam čaturangas rokas un laižam mūsu pieri uz zemes. Elkoņi nav gar sāniem. Pievēršam šeit uzmanību. Elkoņi mums nav kaut kur ārā. Elkonīši mums ir iekšā ribiņās, plaukstiņas spiež gurniņus, kājiņa kreisā aktīva, kājas ikriņš spiež zemē, ceļgals spiež zemē, gurniņi vienā līmenī, arī ieelpu spiežam paklājiņā plaukstas, ceļam pieri uz augšu, skats uz augšu, atliecam muguriņu, atrulējam plecus. Ar izelpu tagad aktivizējam kreiso kāju, ceļam kreiso ceļgalu uz augšu, nākam atpakaļ, sunī ar skatu uz leju. Ieelpa, ar izelpu saliekam kājas kopā, kalna poza. Izelpa un dziļa ieelpa, kreisā kāja nāk starp plaukstām. Kreisais ceļgals ir pie kreisās rokas. Nolaižam mūsu labo pēdu, labo ceļgalu uz zemes un vēl vienreiz ar ieelpu mēs atrulējam plecus, krūši, kurvis uz priekšu un tagad ar izelpu mēs nākam uz leju. Elkonīši atkal nav kaut kur ārā, elkonīši pie ribiņām. Ieelpa, ceļam sevi uz augšu, ar izelpu aktivizējam labo kāju, ceļam labo ceļgalu uz augšu un ar izelpu nākam atpakaļ sunī ar skatu uz leju. Nu ko, šis ir tas pirmais tas, kas jums ir jādara iesildoties, jūsu mājas darbs. Kad šo jūs varat darīt? Šo jūs varat darīt agri no rīta, pusdienās, jebkad, kad jums ir laiks, vai vakarā arī ļoti labi pirms gulētiešanas. Es jums iedošu mazu floviņu, tā, lai mēs varam darīt kopā, bet es vairs nerunāšu tik daudz, ok? Tā, lai jums būtu tāds atbalsts no manīm, lai jūs varat darīt kopā, jo es zinu, cik grūti tas ir, kad jūs darat vienas pašas. Nu ko, sākam uztaisam 10 piegājienus, hop, uz katru kāju. Sarunāts? Brīnišķīgi. Nu ko, liekam plaukstas paklājiņā, hops, atceramies, ko es teicu par plaukstām. Okay? Spiežam viņas zemē, ceļam celīšus uz augšu, gurniņi uz augšu, saliekam pēdas kopā, kalna poza un ieelpa, ceļgals uz zemes, pēda uz zemes, krūši, kurus uz priekšu. Izelpa uz leju, ieelpa un izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa 3, uz labo pusi, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Ieelpa, uz labo pusi 4, izelpa, ieelpa un izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa,
izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa 6 uz labo pusi, izelpa, ieelpa, 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 izelpa, ieelpa 8 uz labo pusi, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, 9 uz labo pusi, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, 10 uz labo pusi, ieelpa, saņemamies, izelpa, ieelpa, pēdējo reizi, izelpa, ieelpa un izelpa. Atpūšamies šeit, 3, 2 un 1. Ielpa un nākam atpakaļ. Nu, lūk, šo jūs varat darīt tik, cik jūs vēlaties. Ja jūs taisiet saules sveicienu no rīta, es zinu, ka daudzi no jums taisa, tad šo, ja jūs vēlaties sagatavoties savai hanumanāsanai, jeb šis splitam špagatam, taisam viņu nedēļu, 2 nedēļu. Nākošajā jogas nodarbībā, kura būs nākošu otrdien, es jums došu nākošo vingrinājumu, kurš mums palīdzēs vēl dziļāk ieiet hanumanāsanā. Šajā mēnesī mūsu top tēma ir Hanumans āsana, jeb šis splits. Nu ko, sekojam līdzi arī man Instagramā, tur ir mani tipiņi jums un satiekamies uz jogas spēju matricīšiem, otrdienās un ceturtdienās pildam meitenes mājas darbus un mīliet sevi. Joga tas ir vislabākais, ko jūs varat darīt sev. Kā es saku, joga tas ir randiņš ar sevim un sevis iepazīšana. Un bieži vien tas, kas mums nāk ārā, nevienmēr ir tas skaistais, jo pieņemt sevi, tādus, kādus mēs esam, bieži nākas ir grūti, jo mums ir aizspriedumi, bet tādi uzliktās maskas no citiem, un mēs gribam izpatikt citiem, bet mēs aizmirstam par sevi, mēs aizmirstam neizpatikt, bet būt pašas sev. Un joga mūs ver vaļā. Joga mums palīdz saprast, ieraudzīt un pieņemt sevi un pateikt stop visām citām lietām, kuras iespējams mums nemaz nav tik svarīgas. Namaste, paldies un pildam mājas darbus!